stāvoklī, ja, ka nu, atgriežoties kaut kādās atziņās, ja, saprotam, ka tā labklājība nevienmēr veicināja kalpošanas iespējas. Jā, nu, varbūt kaut kādā brīdī tiešām mums izdevās kalpot vairāk, kaut kur ieguldīties vairāk, jā, bet ar laiku nu, mēs pamanām tādu tendenci, ja, ka tā labklājība var arī negatīvi ietekmēt augļus. Un es atceros vienu interviju ar pazīstamu cilvēku, kad viņš norādīja, un tad man vārds ļoti iedrošināja, ja, ka, vai pat nevar teikt iedrošināja, ka šokēja nedaudz, tā restartēja vai šokēja, restartēja, ja, ar to, ka komforts padara miegainu cilvēku. Komforts, ja paturpināt domu, komforts pat nogalina. Un jautājums, vai tiešām tad izvēlēties diskomfortu, tad tiešām mēģināt atrast kaut kādas sev problēmas, lai tu varētu būt tāds modrs un varētu sasniegt kaut kādu mērķi un sasniegt kaut kādus augļus savā dzīvē. Un, ja mēs atceramies kaut kādu slavenu mūziķu dzīvi, ja, tad mēs atceramies tādus nežēlīgus stāstus pat. Ja šodien sāktu tā rīkoties, tad barina tiesa būtu uzreiz klāt un tad tur jau būtu lieli skandāli un nopietni procesi. Ja? Bet šodien sabiedrība uzskatāms, ka bērnus nevar tā audzināt, bērnus nevar tā un tā. Un rezultāts šodien sabiedrība pavisam bēdīgs. Ja? Bet slavenības, kas sasniedza kaut kādus tādus augstumus, arī mūzika, ja mēs atceramies, ja, tad viņi gāja tad bērnības izcila īstām ciešanām. Un, protams, jautājums, vai mums meklēt tās ciešanas, vai mums meklēt tās to motivāciju no tā kunga, kaut kādu rīksti, ja, kaut kādu siksnu. Nesen arī tikko noslēdzās arī ziemu, kā saucās, olimpiskās spēles. Interesanti, ka cilvēki ļoti daudz bija motivēti skriet tur un cīnīties par medaļām. Tas sports atņem viņam tā kā diezgan laiku, diezgan resursus, un dažiem arī pat viņi visu savu veselību liek uz tā altāra. Tas salīdzinājums ar altāru arī labs, jo būtībā, ja mēs atceramies par to nosaukumu olimpiskie, tad ko tas nozīmē, tad arī viss saistīts ļoti ar to elgdevību, ar kultiem, ar dieviem, ar upuriem. Un nekur tālu mēs neesam aizgājuši, ja, no šitām lietām. Ja, bet jebkura gadījumā es vēl kaut kā man iekrita kaut kāds tas nosaukums rakstam vai vēl kaut kā, vai video sižetam, vai kā noskaties to pasaules varenīgo šovu. Ja? Laikam gāja runa par atklāšanas ceremoniju, nezinu, par noslēguma ceremoniju, cik tur vareni bija, ja? Bet planētas šovs, ja? kā tur sakoncentrēti bija lieli spēki, liels radošums. Un varbūt tāda ziņā arī varētu būt interesanti tur kaut ko paskatīties. Protams, jāuzmanās, ja tās visas lietas daudz saistītas kaut kādas ar elku lietām, bet tas par to, ka ļoti daudz cilvēku bija motivēti
piedalīties, un priekš viņam tas bija īpašs notikums, jā, jo šādā veidā un līmeņa sacensībās notiek reiz 4 gados, un priekš dažiem tas ir tiešām tāda karjeras kulminācija, ja? Un tā zelts, tā balva, tas ir viss. Ja? Un priekš tā ļoti daudz izdarīts, un cilvēki trenējas, cilvēki neguļ vai guļ, vai otrādi, ko ēd vai neēd. Tur varbūt savi režimi, savi grafiki, un varbūt arī ir aizkulises, par ko mēs šādi tā dzirdam, jā, par šausmīgām lietām, uz ko vajag piekrist, kā vajag iet, lai sasniegtu to mērķi. Ja? Un tā motivācija viņam ir diezgan augsta. Un kāpēc es par šo runāju? Tāpēc, ka šodien es gribu izlasīt arī no 1. vēstules korintiešiem, 9. nodaļas, apostols Pāvils arī kaut ko tādu redzējis savā dzīvē un salīdzināja arī savu dzīvi ar tiem sportistiem. Toreiz viņus nesauca par sportistiem. Izlasīsim no 9. nodaļas. Tā, pārkrita, ne tas atvainojas tā. No 24. pantā. Vai nezināt, ka skrējēji stadiona gan visi skrien? Tā ir moderni, latviski diezgan moderni skan, ja? Krievu valoda biguši neristališi, tāds diezgan novecojis termins, bet latviski šeit ļoti moderni pietikami. Skrējēji stadiona, ja? Gan visi skrien, bet tikai viens dabu goda algu. Jā, starp citu, tajās laikos viens tikai dabūja. Šobrīd mums ir medaļu komplekti, dažādas disciplīnas, ja? Bet tur bija viens. Tālāk, skrieniet tā, kā jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu. Es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norodu un kalpinu savu miesu. Tālāk es tad izlaižu, bet pasvitroju to būtību. Pirmkārt, jā, šeit iet runa par to motivāciju, augsto motivāciju, ja, un kādreiz cilvēki tiešām liek visu savu dzīvi, visu savu veselību, visu savu enerģiju, visu savas emocijas uz to sportu, lai izcīnītu to godalgu, ja, un tagad tur bija tie apbalvojumi, tās medaļas, jā, tādi prieki, daži raud no tā, kā nesaņem, daži raud no tā, kā saņem, un stipras tādas emocijas, bet tas nedaudz atgādināja man arī par to, ka arī mums jābūt kaut kādai motivācijai, arī mums ir sagatavota mūžīga balva, un pie tā varētu pastrādāt. Un Pāvils te atgādina, ka viņš diezgan augstu motivēts, un viņš norūda un kalpina savu miesu. Un jā, es arī pamanīju savā dzīvē, ka jo vairāk miesai kaut kādas tādas labklājības lietas, pastāv tas izaicinājums,